Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Mateja evaņģēlija 13. nodaļas. Vēl citu līdzību Jēzus tiem sacīja. Debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tīrumā, bet ļaudīm guļot nāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli kviešu starpā un aizgāja. Un, kad labība auga un metās vārpās, tad parādījās arī nezāle. Tad nama tēva kalpi pie tā piegājuši sacīja: Kungs, vai tu neesi labu sēklu sējis savā tīrumā? No kurienes tad radusies nezāle? Un viņš tiem sacīja: To ienaidnieks darījis. Tad kalpi tam sacīja: Vai gribi, ka mēs ejam to izravēt? Bet viņš sacīja: Nē, ka jūs nezāli ravēdami neizplūcat reizē arī kviešus, lai aug abi kopā līdz pļaujamam laikam. Un pļaujamā laikā es sacīšu pļāvējiem: salasiet pa priekš nezāli un sasieniet to kūlīšos, lai to sadedzina, bet kviešus sakrājiet manā šķūnī. Tad Jēzus ļaudis atlaidis iegāja namā, un viņa mācekļi pie tā piegāja un sacīja: Izskaidro mums līdzību par nezāli tīrumā. Un viņš atbildēja un uz tiem sacīja: Tas, kas sēja labo sēklu, ir cilvēka dēls, bet tīrums ir pasaule. Un labā sēkla ir valstības bērni, un nezāle ir ļaunā bērni. Ienaidnieks, kas to sējis, ir velns, un pļaujamais laiks ir pasaules gals, un pļāvēji ir eņģeļi. Tad nu tā, kā nezāli salasa un ugunī sadedzina, tā arī notiks pasaules pastarā galā. Cilvēka dēls izsūtīs savus eņģeļus, un tie salasīs no viņa valstības visas apgrēcības, un tos, kas dara netaisnību, un tos metīs degošā ceplī. Un tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Tad taisnie spīdēs kā saule sava tēva valstībā. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Āmen. Dievs Kungs nāc ar savu garu pie katra no mums un atver mums saprašanu uz taviem vārdiem, lai tie mūs māca, stiprina, vada un pasargā no ļaunās sēklas, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Šī rakstu vieta ar visu paša Kristus izskaidrojumu liekas tāda, ka beigās vajadzētu pateikt tikai āmen, āmen un iet pie dievgalda. Bet arī šādā rakstu vietā mēs varam ieraudzīt aizvien no jauna sev kādas svarīgas lietas. Pats galvenais, ka tā rāda mūsu šodien un rāda dzīvi līdz laika beigām, līdz tiesas dienai, un izrādās, ka tāda, kā šeit aprakstīta taisno un netaisno kopība, zem viena jumta, teiksim tā, vai zem vienas debesis, būs līdz pat tiesas dienai. Ja mēs to dzirdam no paša Kristus, tad mierīgāk varam uztvert notiekošo un labāk sludināt Kristus evaņģēliju. Jo tikai caur evaņģēliju cilvēki var nākt pie patiesas Dieva atzīšanas. Lai kā mums gribētos mīkstināt situāciju, ka tas ir teikts par pasauli, par visu pasauli, tas ir teikts arī par baznīcu. Protams, par pasauli, jo redzamā baznīca ir pasaules daļa, un tikai neredzamā iesniedzās
Dieva valstībā. Un mēs redzam, kā pasaulē notiek cīņa starp taisno un netaisno, līdz pat kara darbībai, kad ļaunie, saukti teroristi, kas pirms kāda laika ir citus nogalinājuši, tagad paši tiek iznīcināti, vai nu savās mājās, vai slēptuvēs. Ir pat tāds termiņš tīrīšana. Tas ciemats ir iztīrīts, kas zina krievu valodu, tad paklausieties, kā tas skan uz krievu mēles. Kara beigās arī Latvijas mežos darbojas tādas tīrītāju grupas, kas toreiz saucās par iznīcinātājiem, un mēs zinām, ka viņi apšāva mežos sabēgušos vīriešus, kas negribēja iet nevienā no karojošām armijām, ne vācu, ne krievu, bet kādu laiku mežā pasēdējuši, viņi tomēr bija spiesti ņemt ieročus un aizstāvēt vismaz savu ciemu, un viņiem iznīcinātāji. Viņi paši iznīcinātājiem bija nezāles, bet šī jaunā padomu vara meža brāļiem bija jāravē ārā. Un atskaņas no tiem notikumiem atskan līdz pat mūsu dienām. Nežēlīgi, bet jāsaka, ka karā tomēr ir skaidrāks šis nezāļu sadalījums ar frontes līniju pa vidu, kaut vai tā iet gar mežmalu, un kas kā spogulis rāda, ka otrā pusē ir nezāles. Ļaunuma vara bija tik liela, ka cilvēki bija gatavi iznīcināt viens otru. Ļaunuma uzvara tā bija. Pēc kara nezāles tika meklētas pašu vidū, jau bez frontes līnijas, pilsētās, mājās, pat skolās. Mēs lasām atmiņās, ka izveda bērnus no klases. Kas notika tajā laikā ar šo cilvēku, bērnu un jaunošu dvēselēm šajos pārdzīvojumos, mīļās, sirmās galvas, kas šodien esat vairumā no jaunie visi laikam ir Jūrmalā, jūs to varat mums pastāstīt un noteikti to darat, stāstat un lieciniet par to laiku. Reizēm bērēs, dzirdot cilvēku dzīves stāstu, šie kara gadi vienmēr iezīmē robežu, kas ir izmainījusi visu cilvēka dzīvi, un vārdi zaudētā jaunība kļūst reāli. Tādēļ ir jāciena un jāieklausās vecākajos, kas var liecināt par to laiku, lai saredzētu šī laika, mūsu laika izredzētību, ka mēs varam domāt par ļaunumu daudz vieglākā formā, bet reizēm tas ir arī grūtāk. Šodien šīs sabiedrības cīņas formas ir it kā demokrātiskākas, tās ir ietvertas partiju un kustību veidā, visās programmās vārdi ir labi un vēl labāki. Kā sociālisma laikā labais cīnījās ar vēl labāko un sliktā nemaz nebija. Te nu mēs atnācām. Tāds liekulības gada tirgus turpinās, un kā mēs redzam, Kristus dod šo recepti arī pasaulē. Visam tīrumam, ja tas tikai ieklausītos, nebūtu tik daudz ciešanu. Tomēr visvairāk viņa vārdi ir adresēti mums. Kā mēs redzam, viņš pasauca mācekļus un tiem skaidroja, pēc tam bija, ka runāja šo līdzību uz visu tautu. Viņa mācekļiem, viņa baznīcai šie vārdi nozīmē daudz ko vairāk. Tādēļ, ka mēs tos vislabāk varam saprast, jo uzņemam tos kā paša Dieva vārdus, kurš ir uzticams. Tātad arī baznīcā būs taisnie un netaisnie, kā tas iespējams. To viņš mums nesaka, tikai attēlo, ka sējējs
Un skaidri teikts, ka sējējs ir cilvēka dēls, sēj labo sēklu. Bet pēc kāda laika izrādās, ka kādos cilvēkos tā nav ieaugusi. Tas sasaucas ar runāto par dažādu zemi. Mēs Dieva vārdam esam atvērti dažādi. Arī talanti un dotības mums ir dotas dažādas. Tas nosaka, ka iespējas pelnīt pasaules algu nav vienādas, un iespējas kalpot baznīcā katram ir citādas, bet tās ir katram savas. Te arī pamatojas Kristus ļoti skaidrā pavēle – neapkarot tos, kurus tu uzskati par nezālēm. Un šīs dienas dievkalpojumā tam ir pavisam cits apzīmējums, kas izskanēja jau introitā – Dieva žēlastība, žēlsirdība un pacietība. Viņš nesit un nesoda lietas, kuras mēs reizēm uzskatām, kā no viņa nākušas par sodu, pareizāk būtu saukt par mācību un saprast, ko mēs varam savā dzīvē mainīt. Ja mēs atkāpjamies no viņa vārdiem, tad seko pārbaudījumi un nelaimes, pat traģēdijas nāk kā mūsu pašu darbības rezultāts, nevis kā Dieva izplānots sods. Reizēm šis rezultāts parādās tikai paaudzēs pēc gadsimtiem, un tad liekas, ka mēs neredzam nekādu saistību un viss notiek nepamatoti. Visam ir savs sākums. Sēkla ir kaut kad kritusi, un sējējs, kā mēs redzam, varbūt bijis arī cilvēku ienaidnieks. Skatoties uz to pasaules tīrumu, mēs skaidri redzam atkāpes no Dieva likumiem un saredzam tos ļaunos rezultātus, pie kā tas noved, bet neko nevaram ietekmēt, jo tur nav ausis, kam dzirdēt. Tās ir šī otra sējēja varā. Bet Kristus saka šos vārdus arī par baznīcu, kur visi vienādi ir saņēmuši viņa vārdus, bet rezultāts ir dažāds. Mēs sēžam baznīcas solos, dzirdam vienu un to pašu, bet saprotam dažādi, jo katram ir bijuši līdz šim brīdim citādi orientieri, pieredze, vēsture, citādas ģimenes tradīcijas. Tādēļ aicinājums vairāk pievērsties Dieva vārdam ikdienā, vairāk nodot sevi Kristum, vairāk veltīt laika lasīšanai, pārdomām, lūgšanām, un arī klusām bezvārda lūgšanām, kā šodien romiešu vēstulē bija nopūtām. Tas svešādais vārds meditācija var maldināt, bet tas nāk no tās puses, citas pasaules puses, kur nav tik augsts izglītības līmenis kā mūsu pusēm. Pat šobrīd vēl tur ir liels analfabētisms, bet tās ir tās pašas bezvārdu lūgšanas, kuras mēs varam lietot kopā ar vārda zināšanām, jo mums analfabētisma nav. Un tas viss mūs ved tuvāk pašai Kristus saprašanai. Mūsu orientieri šodien ir precīzāk vērsti. Tiem kā satelīta antenēm ir jāuzķer īstais vilnis, tādēļ mēs meklējam savu draudzi, savu baznīcu, jo visur blakus raida arī citādas antenas. Un kā esam daudzkārt teikuši, neviens no tiem raidītājiem nesaka, es jums došu kaut ko sliktu. Nē, visi saka, es jums došu īsto patiesību. Tādēļ tikai paša Dieva nemainīgais vārds ir stiprinājums ceļam pie viņa, lai mēs pagrieztu to anteni,
tajā pusē, no kuras nāk, virzienā, no kuras nāk Dieva vārds. Mums ir dota šajos vārdos pamācība, ka cilvēkam, ja viņš melo vai zog, tas ir jāsaka skaidri acīs, bet arī ne citu klātbūtnē, nepazemojot, jo mērķis ir, lai cilvēks saprastu, lai viņš varētu laboties, mainīties, ņemt vērā šo mīlestībā teikto. Un tas ir jādara ar tādu pat mīlestību, kā Dievs saka mums. Arī šī līdzība nav jāsaprot aprobežoti. Jēzus saka, lai tās nezāles aug, tā ir paredzēts, tad mēs nonāksim pie tāda rezultāta, kāds ir mūsu laukos. Ja esat braukuši meklēdam ogas, jūs varat ieklīst laukā, kur nātrs un usnes ir līdz zodam, hektāriem, tāda druva, ka nevar ne cauri izlausties, ne apkārt apiet, jo augsne, zeme, ļoti interesanti, ir laba. Vēl pirms 10 gadiem tur ir augusi labība, sakņaugi, kartupeļi, bet tā ir pamesta. Un pamazām tiek no nezālēm pārņemta, un tās šajā labajā zemē zeļ kā neprātā. Līdzīgi ir arī ar mūsu tautu, arī tā reizēm izskatās kā Dieva pamesta. Tādu līdzību var ieraudzīt brienot pa šādu nātru lauku uz ozolu, kurš tālumā ir nokaltis baltām skeleta rokām pret debesīm. Arī tam šī izjauktā līdzsvara sistēma ir kaitējusi. Ja mēs neravēsim cilvēku dvēseles druvu, ja mēs tai nedosim veldzi un barību, tad arī tā pārvērtīsies par īstu elles priekštelpu. Rakstu vietā starp rindiņām var nolasīt arī tieši neizteikto, kādēļ ir tik grūti un pat neiespējami izravēt nezāles. Kādēļ Jēzus saka to labāk nedarīt? Vispirms, lai dotu laiku laboties. Dzirdot viņa vārdus, saprast, ka tie var attiekties arī uz mani, ka aprunāšana un nepatiesība var ienākt arī draudzē, tāpat kā jebkurā cilvēku kolektīvā, ka katrs vārds, ko mēs sakām par otru, ir liecība. Tātad tas var būt tikai tas, ko mēs paši esam redzējuši, bet nekādā gadījumā ko tāds, kas mums kaut ko viens otram ir stāstījis. Jo pat ar savu redzēšanu, ziniet to brīnišķīgo teicienu, tas, kas vienam ir pustukšs, citam būs puspilns. Ja kādam būs domas tikai uz zemi vērstas, tad viņš visu redzēs melnās krāsās, kā uz iznīcību vedošu, jau uz augšu. Ja acis būs garas stiprinātas, tad tādam cilvēkam katrs sīks panākums būs iemesls priekam un pateicībam Dievam. Kā mēs priecājamies par bērniņa runāšanu, ko var saukt tikai par šļupstiem, solīšus, kur vēl tikai steberē, un vienkāršu fiksētu skatienu, vai jūs redziet, viņš uz mani paskatījās, pastiepa rociņu. Tā mēs varam priecāties par katra Kristus bērna augšanu un pieaugšanu. Tomēr arī pie tā ir jāpiedomā, vai es nevērtēju to no sava skata punktu par stipru, par spēcīgu, vai neprasu par daudz, vai tas, ko es pie sevis domāju, patiesībā tā ir. Mums ir jāuzlūko vienam otrs kā Kristus draudzes locekļiem, kā tuvākajiem
kam nav akmens pazotē. Ja cilvēks nāk draudzē, tad mēs visi ejam vienā ceļā pie Kristus. Un es tuvojos tam, ko visvairāk šodien gribas pateikt, kas tika ieraudzīts šo tekstu lasot. Nezāles ir grūti ravēt tāpēc, ka tās ienāk arī manī. Ne tikai kaimiņā, kur viss tik labi ir redzams, arī manī krīt nezāļu sēklas. Un arī mani Kristus žēlo, lai kāds mani neizravētu, pirms es pats esmu atjēdzies. Iesākumā es esmu bijis laba augsne, bet ļauno ieradumu sēklas ir bijušas spēcīgas. Tās ir izmantojušas šo labo augsni, un es esmu kļuvis par tādu kā citu apkarotāju, jo es visu redzu labāk. Es saprotu visu, kas notiek, nu laikam taču tā mana ticība ir pareizāka. Grūti ir visu laiku turēties un paturēt prātā visas Kristus pamācības vienlaicīgi. Tādēļ katra ir jāuzņem savā laikā un jāļauj tai ieaugties kā svētā gara auglim, iesakņoties, un katru svētdienu ir jāvelta savs laiks. Pat, ja jūs neesat baznīcā, it sevišķi, ja jūs neesat baznīcā, pārdomām, pārrunām savā ģimenes grupiņā, kā ir ar mums šajā aizvadītajā nedēļā, kā šie Dieva vārdi, kurus mēs varam atrast gan lasījumos, gan kalendāros, gan mājaslapās un visos iespējamos Twitteros. Kā tad ir ar mums, kad mēs sakām, nu nav laiks to bērnu vest uz svētdienas skolu. Viņš taču ir noguris pa to nedēļu. Nu, lai paskatās mājās televīzijā kādu kristīgo raidījumu. Vai noguris pēdiņās nav pats vecāks? Un pat ja ir reāla situācija, piemēram, ka mājās ir otrs mazais bērniņš, vīrs ir tādā darbā, kur visu laiku ir dežūras, te nu viens praktisks padoms. Mīļie, jums ir laiks, īstais laiks saukt palīgā krustvecākus. Atcerieties, altāra priekšā viņi solījās vadīt savu krustbērnu kristīgajā ticībā. Tas būtu vesels piedzīvojums visām ģimenēm, un bērns nemaz nebūtu ne bēdīgs, ne noguris, ja satiktos ar kādu, kurš beidzot viņu uzklausa kā pieaugušu. Nu labi, mājās nākot, protams, nāksies ieiet tajā vietā, kur vecākiem nav laika, tajā, kur tas garšīgais saldējums. Vai krustvecāks, ja var saremontēt velosipēdu un pēc tam aizbraukt kaut kur abi divi, kas tie būs par stāstiem un slavas dziesmām, un pēc tam ģimene vakarā, lūkšanā Dievam teiktu mīļus pateicības vārdus arī par krustvecākiem. Saskatīt savā dvēselē nezāles rosāmies ir visgrūtāk, bet tā ir vislielākā svētība, jo tās uzrāda gars, kas ir mums klāt. Tam mēs veltām īpašus gavēņa laikus, bet arī katru dienu mēs varam pārskatīt, vai viss bija tik jauki, un ja kas nebija, vai ja kāds pret mums nebija labs, tad uzreiz ir jāpaskatās uz to situāciju, kamēr tā ir svaigā atmiņā no viņa, no tā otra cilvēka puses. Kādi tai situācijā bijām mēs? Vai mēs paši vairāk nebijām vainīgi? Vai varbūt vienkārši nebija saprotams, ko mēs darām?
Ļoti bieži šais konflikta situācijās aizvainojums ir pārpratums. Ir jau labi, ka tie beidzās kā kuriozi, kad mēs un rodās visādi sakām vārdi, kaut vai, ka mēs ilgi varam saskanīgi runāt, un abiem diviem liekas, ka mēs runājam par vienu un to pašu, bet beigās izrādās nē. Viens runā par vienu, otrs pavisam kaut ko citu, bet saskaņa ir liela. Par to var pasmieties. Dieva žēlastība ir tas, ka viņš dod savu sēklu visiem, kas pelnījuši, un arī tiem, kas galīgi neko labu nav darījuši. Un tikai viņš pats zina, kas galā būs taisns, bet mums ir dots laiks augt, mainīties, kopt savu dvēseli, ļaut, lai viņš pats pie mums mājo un palīdz visas labās domas un ieceres audzēt, bet ļaunās, tās, kuras būs jāsašien kūlīšos, tās, lai pie laika norāda un noslāpē. Lai gods un slava un pateicība Dievam visuvarenajam Tēvam, kas par mums ir nomodā, vienmēr. Āmen.